Pirmām kārtām es noteikti nelikšu vienādības zīmes starp sociālo inovāciju un sociālo uzņēmējdarbību. Tās ir saistītas lietas, bet droši vien prasa zinām paskaidrojumu. Es gribētu sākt ar to, ka parādīt tādu grāmatiņu šādu. Jā, man nesen, pirms kāda gada laikam iedāvināja Somi, tā saucās 100 vērtīgi jauninājumi Somijā. Un te mūsu somu draugi lepojās ar daudzām un dažādām lietām, ko viņi uzskata, ka viņi ir izdomājuši un kas ir padarījuši Somiju par to, kas viņi šodien ir. Konkurētspējīga valsts, no kuras daudzi pasaulē grib mācīties. Un daudz no šiem jauninājumiem patiesībā ir sociāli jauninājumi, jeb sociālas inovācijas. Tās ir lietas, kuras ir ļāvušas sabiedrībai labāk funkcionēt, labāk sadzīvot, ātrāk attīstīties, atrisināt problēmas, kuras ir pastāvējušas. Daudzas un dažādas. Piemēram, Somi uzskata, ka viena no viņu sociālām inovācijām ir tēvu bērnu kopšanas atvaļinājumi. Ja, ka arī tēvs, tāpat kā māte, ir līdztiesīgs palikt mājās un kop bērnus. Vai, piemēram, risināt nevalstisko organizāciju sadarbības jautājumus, izveidot kaut kādas kopīgas lietas un tā tālāk. Un, protams, ka te ir arī jauninājumi, kuriem ir sociālās uzņēmējdarbības raksturs, kas, piemēram, ļauj atrisināt kaut kādu sociālu problēmu, bet kas vienlaikus ir uzņēmējdarbība. Ja? Un tas, kā es personīgi izprotu sociālo uzņēmējdarbību, ir, ka tas ir biznesa veids, proti tiek pelnīta nauda. Nauda tiek tādā ziņā saņemta par kādu pakalpojumu vai preci, bet vienlaikus šī biznesa esības jēga un pamats, jeb misija, kā mēdz teikt, nav naudas nopelnīšana pēc iespējas vairāk, bet atrisināt kaut kādu, teiksim, sasāpējušu problēmu vai radīt kaut kādu jaunu sociālu vērtību. Varētu minēt Latvijā daudz šādus piemērus, šādu sociālu uzņēmumu Latvijā eksistē, ir pat veselas kustības. Mēs varētu uzskatīt, ka brīžiem, teiksim, kopīga iepirkšanās, teiksim, patērētāju kopīga iepirkšanās savā ziņā ir sociāla uzņēmējdarbība, jo tās mērķis ir padarīt šo izdevīgāku katram no dalībniekiem, un protams, ka šeit ir uzņēmējdarbības elements. Klasisks, es domāju, sociālās uzņēmējdarbības veids varētu būt krājaizdeva sabiedrības, kuras Latvijā īpaši ārpus lielākām pilsētām sāk atdzimt, šī kustība atjaunojas. Tā Latvijā ir bijusi agrāk, un tā pamazām sāk atdzimt. Tie būtu šie piemēri. Ja runā tieši par sociālām inovācijām, tad es domāju, ka tas ir veids, kā sabiedrība atrisina savus problēmu jautājumus. Proti, ja mums ir problēma ar bērniem, kurus atstāja, ir dažādi viedokļi izskanējuši. Bet es domāju, ka šī baby box ir sava ziņā sociāla inovācija. Tas rada vismaz atrisinājumu problēmai, ka bērns saņem aprūpi. Vismaz viņš ir bērns, kuru nevēlas, saņem šo aprūpi. Tas ir ļoti spēcīgs, emocionāli pielādēts problēma jautājums, bet arī šādiem jautājumiem nepieciešams risinājums, un sabiedrībai tas jāizdiskutē. Protams, mēs varētu atrast daudzus un dažādus citus, teiksim, mazāk piesātinātus problēmu jautājumus. Piemēram, nesen biju konferencē, kurā tieši diskutēja par šādiem priekšlikumiem, idejām, kas varētu Latvijai palīdzēt attīstīties. Un viens no šādiem priekšlikumiem bija, kā panākt, lai, teiksim, profesionāļi, augsta līmeņa vadītāji, veiksmīgi uzņēmēji, lai varētu vairāk iesaistīties nevalstisko organizāciju konsultēšanā. Jo ir tik daudz zināšanu, ko viņi ir uzkrājuši, vienlaikus varbūt kaut kādu savu tādu emocionālo vajadzību šie profesionāļi neapmierina, jo viņi ikdienā strādā biznesā, pelna naudu, bet viņiem gribētu darīt kaut ko, kas viņus tiešām iepriecina kā cilvēkus. Ja? Un radīt šādu iespēju, lai, varbūt, ka tā ir kaut kāda tā kā kontaktu birža, vai kaut kas tam līdzīgs, kas ļautu šiem profesionāļiem palīdzēt nevalstiskām organizācijām, kurām, piemēram, ir grāmatvedības problēmas, vai finanšu plānošanas problēmas, vai stratēģija nepieciešams izstrādāt, vai sakārtot darbu ar sponsoriem, vai jebkas cits. Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz iespēju salikt šīs divas vajadzības kopā. Es domāju, novēlējumi ir divi, viņi savstarpēji papildinoši. Pirmais novēlējums būtu saprast un novērtēt to un atrast iespēju sociāla rakstura jautājumus atrisināt, negaidot no citiem palīdzību, bet izdomājot veidu, kā var patiesībā naudu nopelnīt, lai šo problēmu atrisinātu. Tāds iespējas pastāv tepat blakus. Nevienmēr ir jāgaida pašvaldības kādu
nevalstiskas organizācijas finansējuši fondu vai valdības vai kādu citu palīdzību. Reizēm tepat tā nauda ir, viņu ir iespējams nopelnīt un izlietot vajadzīgajā veidā. Nu, un otrs novēlējums, protams, būtu tiešām gūt patiesu prieku, darot to, kas rada piepildījumu. Ja? Un saprast, ka uzņēmējdarbībā nevienmēr ir jābūt naudas nopelnīšanai, iespējami vairāk un ātrāk, galvenajiem dzinuliem. Galvenais dzinuls var būt tiešām padarīt mūsu valsti, mūsu pilsētu vai visu pasauli labāk.